mēs parādīsim jums neparastus veidus, un pirmais ir, ka dekorē vēl jēls piparkūkas. Var izmantot sapultu oliņu, bet mēs izmantojam iebiezināto pienu, kas ir atšķaidīts ar ūdeni, tāds šķidrs, tā kā tāds pieniņš, un ar to no sākuma apsmērēt piparkūku. Un tikmēr mēs dekorējam ar riekstiem, mandelēm, apelsīnu miziņu, rozīnēm, kas nu kuram labāk garšo. Ar to bagātīgi, tā arī tā piparkūka kļūst veselīgāk ar visādiem auglīšiem un sukādītēm, lēnām, bagātīgi apliekam. Jā, mēs esam savu pirmo pannu smuki izdekorējušas un liksim tūlīt krāsnī cepties, bet ir viena būtiska lieta, kas jāatcerās. Izņemot piparkūkas no krāsnes, tās ir jāatstāj uz pannas atdzesēties, jo pretējā gadījumā, ja tās noņems, kas notiks? Tad viss skaistums un dekorācijas vienkārši nokritīs nost. Jā, un viss darbs būs vējā, tā kā to vajag atcerēties. Liekam iekšā. Parādīsim otru veidu, kas varētu ļoti garšot un patikt bērniem, proti ar kausētu šokolādi. Kausētu šokolādi labi sadara ar apelsīnu miziņu un arī visādām sukādēm un auglīšiem. Tātad šeit ir izkausēta melnā šokolāde, un mēs tagad daram tā, ka nevis visu, bet te tā uzklājam virsū diezgan bagātīgi, nav ko žēlotuši, lai jūtu šokolādes garšu. Noliekam un otrs izdekorē. Tad vai izdekorēt ar apelsīniem vai sukādītēm vai žavētiem auglīšiem, kā patīk. Tagad tāds bīstamākais garnēšanas veids, kur nevajag piedalīties bērnam, šalatēji nost. Šeit katliņā ir izkausēts cukurs, karsts, otrā rokā ņem piparkūku un vienkārši ātri šajā cukuru sīrupā karstajā iemērts piparkūku, uzliek uz cepamā papīra un ātri uzliek dekorāciju. Nu, redz, cik skaists piparkūks mums sanākušas pilnīgi grēks ēst. Man liekas, tā ir lieliska dāvana arī saviem draugiem un kolēģiem. Mēs ļoti jauki pavadījām laiku. Man liekas, arī sanāca ļoti garšīgi. Priecīgs jums visiem Ziemassvētkus. Un garšīgus un kraukšķīgus.